Vēl viena skolas nedēļa ir galā, un nu laiks atpūsties kopā ar raidījumu Klase. Šeit mēs parunāsim par skolu, izvēlēm un kā atbildēt 16 gadu vecumā uz jautājumu, ko tu darīsi ar savu dzīvi. Šis stāsts ar Robertu sākās pavisam nejauši. Es redzēju viņu spēlējam klavieres savā skolas vestibilā. Parasts puika, bez nekādas kautrības, spēlē pats savam priekam. Kas tad vispār ir Roberts un ko viņam nozīmē mūzika? Es esmu no Kandavas, un es eju pirmajā kursā, un tikko sāku mācīties šajā skolā, un man ļoti viņi patīk. Kārtīgi ir ļoti daudz cilvēki jauni, gan jaunas aktivitātes. Es atnācu šeit, man bija tiešām ļoti bail, jo ir viss jauna vide. Es vairs neesmu mājās tik bieži, un skola ir tik liela un tik pilna ar visu kaut ko. Cilvēki ir tik daudz, un jaunas mācības, viss tas bija tāds. Es tiešām biju ļoti sastresojies, bet pagāja pirmais mēnesis, tiešām visgrūtākais, kamēr tu ieeji visur, kad tu pazūdi skolā un tad tu nesaproti, kur tu esi. Koju dzīve arī tas ir tāds svarīgs, par ko es domāju. Bet beigās ir jau pagājis pusgads un jau sāks ir jau otrais semestris. Un es tiešām jūtos šeit tik labi, tā es iesaku. Mamma no sākuma uz joka teica, es tevi negribu laist prom, jo tik žēl, jo visu laiku, kad ir mājās, tad ir tad forši, kad tur ir kopā ēst vakariņas, visu to parunāt, kaut ko paskatīties. Bet tagad ir tā, ka tikai brīvdienās esmu mājās, bet mēs ar laiku kaut kā pieradām pie tā. Pirms mamma katru dienu tāpat tās ir ļoti pietrūkstais, kā var teikt, un man arī, protams. Bet ir vienkārši jāsaprot, kad mainās dzīve, un tas tā kā kaut kā tā, kad mainās lietas, kad nevar viss palikt vienā un tajā pašā. Jo es personīgi neesmu tās cilvēks, kas sēdēsīs mājās un neko nedarīs. Man vajag Rīgu tieši, jo te ir tik daudz iespēju un tik daudz, ko var darīt un kas tik ne. Man tieši to vajadzēja, un mamma arī to redzēja un piekrita tāpēc. Lai sevi pilnveidotu, eju uz svaru zāli. Tur arī es ielieku savus austiņus un atbrīvojos un tiešām sakačājos. Man tiešām patīk tur iet arī. Un, kā var teikt, grūtākais vecajā skolā bija, kā var teikt, iejusties, jo mēs tur tiešām bijām ļoti maz cilvēki. Jo šajā skolā ir aptuveni 1000 ar kaut ko cilvēku, tiešām daudz, bet tajā skolā bija ap 300. Un, protams, es varēju būt ieredzēts, bet cilvēki bija, kā var teikt, nejaukāki un ļoti tādi. Varēja piekasīties par jebko, kas viņiem liksies tāds nekāds. Vai tu neesi, kā var teikt, neseko trendiem, kad tev, piemēram, apģērbs ir savādāks, vai tu izskaties šādi, vai tev mati nav kārtīgi, vai tu runā, vai tu neesi pārāk gudrs, vai esi pārāk gudrs. Un tiešām mūsdienās var atrast jebko, par ko cilvēki tevi var neieredzēt. Mani arī, diemžēl, apsaukāja kādreiz lielākās klases, bet es to no sākuma ļoti ņēmu pie sirds, jo es tiešām biju maziņš. Es arī pats gāju kaut kādā, manuprāt, 4. klasē, un es vēl, protams, augu un visu to apguvu. Tas mani nedaudz ietekmēja, un it īpaši tas bija par manu svaru, jo es biju nedaudz lielāks nekā pārējie. Un, protams, tas mani ļoti ietekmēja un atstāja tādu nelielu sāpi, bet es to laboju, es to mainīju, un es to centos neņemt galvā tik ļoti. Man ļoti ir paveicies ar vecākiem. Es to izstāstīju mammai, un tad viņa vērsās pie skolas ar to, kad tas ir jālabo. Un tiešām tas arī daudz ko maina, bet ja bērns zina, pieņemsim, ka vecākam nevar to, nevis nevar, bet nav tā ideja, kad varētu pateikt vecākiem izstāstīt to, bet patur sevī tā lieta nemainīsies, un tas bērns, kā var teikt, paliks bēdīgāks, un tā lieta viņam paliks tiešām iekšā.
Es kaut kādā 5. klasē sāku nodarboties ar mūziku. Un tas bija kā hobijs, un tas man palīdzēja manas domas vest kaut kur citur. Ne par skolu, ne par citiem, bet tieši uz mūziku un uz savu hobiju. Kad es varu paņemt savu ģitāru un nosēsties savā istabā un vienkārši izbaudīt mūziku, mācīties. Un tas tiešām tā kā tavu prātu aizved pilnīgi uz citu vietu. Un tas arī ļoti palīdz. Un es arī citiem iesaku, ja ir saskaršanās ar kaut ko tādu, ir jāatrod brīvie brīži vai jāsāk kāds jauns hobijs, kas tiešām patīk un ir sirdī tūs. Un tas palīdzēs ļoti. Man, kā teikt, jaunības melnā līnija ir tas, ka man fiziskā veselība nav pārāk laba, kā teikt, vai atbilstoši manam vecumam. Kā man teica ārsts, kad man ar sprandu un muguru un galvu visas šīm problēmām ir apmēram uz 60-gadīgu opīšu. Tas tā ir nedaudz smieklīgi, bet tajā pašā laikā bēdīgi. Tas man daudzas reizes traucē mācīties, kad ir bijusi, piemēram, gara nedēļa. Tur visi treniņi, mācības, viss tas tā, varbūt pat negulētas naktis dēļ mācībām un visu to. Tad, piemēram, piekdienā, kad ir kaut kāda matemātika, tu nevari koncentrēties, tev galva deg, tiešām ir tāds, ka garastāvoklis arī pazūd pilnīgi. Tas ir vienīgais tāds mīnus, un es tagad ļoti cenšos to labot, ejot pie ārstiem un rehabilitācijas viss tas, un tas paņem ļoti daudz enerģiju un laiku tikai. Tas ir tāds liels mīnus. Jo, ja galva sāp, cilvēks ir uzvilcies, cilvēks nevar padomāt normāli, un tas ietekmē daudz. Protams, es neuzvalkos, es tiešām cenšos būt mierīgs, jo man nepatīk, kad likt cilvēkiem justies, piemēram, slikti. Vai tā, kad, piemēram, kāds uzbļauj virsū, uzreiz cilvēks nobīstās. Es cenšos to nedarīt, un tāpēc es arī paliek tāds mierīgs. Protams, ir grūti. Tas daudz ko ietekmē tā galva. Tas viss var sākties ar kādiem maziem komentāriem, piezīmēm, un vienkārši mazu apcelšanu, kas liekas, tas nav nekas tāds. Bet ticiet man, tas uzkrājas, un vienā brīdī tev liekas, vai tu vispār jūties droši. Kā maza apcelšana pārvēršas lielā problēmā. Kāpēc komentāri un joki kādam šķiet smieklīgi, bet citam tas ir ļoti sāpīgs temats? Redz, tas ir ļoti dažādi, jo pirmkārt mēs lietas redzam dažādi no dažādiem fokusiem. Otrkārt, mūsu dzīvē ir dažādi noskaņojumi. Un tad, kad mums ir dažādi noskaņojumi, mēs uz vienu to pašu krūzīti varam skatīties ļoti dažādi. Un trešā lieta ir, ka mums katram ir savi vājie punkti, savi ahilēji papēži, savi triggeri, lai kā mēs to sauktu. Un tad, ja trāp uz tā vājā punkta, cilvēki lielākoties neprot norēģēt un viņi nodemonstrē pārējiem, hei, man tas sāp. Ja? Un tā dažādība, kā mēs skatāmies uz pasauli, ir arī tas, kāpēc kādam sāp un kādam nesāp. Vēl viena lieta ir, kāds ir emocionāli jutīgāks un kāds arī nav. Bet tas, ko vajadzētu mācīties cilvēkiem jebkurā vecumā, pirmkārt, neatklāt to, ka tas ir mans vājais punkts, jo, ja cilvēki ievēro, ka tas ir mans vājais punkts, viņi ko turpina darīt, kā tev šķiet? Tieši to pašu, ko viņi darīja. Lūk, viņi turpina rautais tās triķīša, ja? Un tad, ja tu neparādi, ka aiz tās triķīša nevar raut, tad arī viņi to neturpina. Tātad tas pirmais ir nedemonstrēt to, ka tas ir mans sāpīgais punkts. Kā to izdarīt? Kā to izdarīt tad, ja sāp? Tas tagad tā ļoti gudri izklausījās no manas puses. Redz, psiholoģija ir tāda lieta, ko tev daudz psihologu pateiks. Mēs stresa situācijās izmantojam tikai tos paņēmienus, kurus mēs esam apguvuši mierīgos apstākļos. Tas nozīmē, ka faktiski komunikācija ir mūsu katra instruments, ko mēs mācāmies ikdienā. Veikalā iepērkoties, esot uz ielas, ejot skolā, mājās, ģimenē, katru reizi mēs trenējam šo savu prasmi.
Tā skaitā arī šos jutīgos punktus. Ko var darīt tādā situācijā? Piemēram, var pateikt, kas bija mērķis tam, ko tu man te pateici. Un vēl viena lieta, ja tas patiešām ir sāpīgi, piemēram, tad mēs varam arī pateikt, zini, kas ir? Šis bija sāpīgi. Ja, tātad tās ir tie veidi, jeb triki, ja tev patīk saukt labāk, ja, komunikācijas triki, kā mēs varam sev pasargāt tādās situācijās. Kā saprast to robežu starp joku un reālu apcelšanu? Zini, nebūs tāda teorija atkal, jā, kur varētu pateikt, šeit ir un šeit nav. Visticamāk, ka tas tomēr ir ļoti individuāli. Un atkal ir gan tas mūsu personības jutīgais punkts, un ir arī tas mūsu aktuālais noskaņojums. Un, zini, ja mēs runājam par šo jokošanu, tad joki ir ļoti, ļoti subjektīvi. Piemēram, lektors, tas cilvēks, kas stāv auditorijas priekšā, viņš drīkst jokot tikai, kā tu domā, par ko? Par sevi? Par sevi. Jo tu nekad nezini, kā auditorija noreaģēs. Tas ir tāds ļoti jutīgs temats, ko tu pajautāji, un lai to robežu noteikti cilvēkam pilnīgi noteikti ir ļoti labi jāsaprot sevi. Labi, pieņemsim, iztēlosimies tādu kā situāciju. Vienam skolniekam liekas, ka viņu apceļ, bet tiem, kuri apceļ, liekas, ka viņi tikai iemet kādu smieklīgu jociņu. Un tu gribi saprast, kur ir tā robeža? Jā. Jā, šis ir sarežģīts jautājums no abām pusēm. Jo mēs tikai iemetām jociņu, ja otrs saprot savādāk, tad tas pilnīgi noteikti nav tikai jociņš. Jociņš ir tad, kad smējās visi. Un kā mēs tikko abi runājām, ja mēs jokojam publiski, tad mēs jokojam par sevi. Ja? Prasme pasmieties par sevi ir viens no 2 veselīgākajiem psiholoģiskiem pašaizsardzības mehānismiem. Ja mēs sākam smieties par citiem, tad tas nav tikai jociņš. Tad jau tā ir apcelšana. Ja? Tāpēc tas teikums mēs tikai pajokojām, es teiktu, ka tas jau robežojas ar tādu emocionāli toksisku vidi. Kā rīkoties tādā situācijā, kad tā reāli liekas kā apcelšana? Kad tu individuāli subjektīvi jūti, ka tas nav joks. Kad es nesmējos arī. Jā. Tātad ir vairāku līmeņu atbildes. Tātad tas, ko var darīt uzreiz, piemēram, skolēns, kuram šķiet, ka viņu apceļ, viņš var šiem te skolēniem pajautāt, kāpēc jūs man to sakat? Kāds ir iemesls tam, ka jūs man to sakat? Ja? To, ko mēs iepriekš jau runājām. Ja skolēns jūt, ka viņš ar to netiks galā, ka tā situācija var eskalēties, kļūt sarežģītāka, tad viņš var doties pie skolotāja un skolotājiem pajautāt: skolotāji, sakiet lūdzu, kā man rīkoties, ja ir tāda un tāda situācija. Ja? Nevis iet un skaidrot, jo tad, kad mēs ejam un stāstam situāciju, tad apkārtējiem šķiet, kā tev šķiet, ko viņi dara? Kad, sūdzās. Sūdzās. Jā, bet ja tu ej un prasi padomu, tā jau ir cita pozīcija. Ja? Jā. Un tāpēc tas, kas ir vecākiem ļoti svarīgi, ir mācīt bērniem jautāt pēc palīdzības, nevis it kā sūdzēties. Viņš jau var pat nesūdzēt, bet tas izklausās pēc sūdzēšanās. Un tad bieži pieaugušie saka, nesūdzies. Ja? Bet tad, kad skolēns aiziet un jautā skolotāji, ja ir tāda un tāda situācija, ko jūs man ieteikt darīt,
tā ir pilnīgi cita pozīcija. Kā pašam nekļūt par to cilvēku, kurš tikai pajokojās, bet kādu reāli aizskar? Zin kā, laikam tikai jokot par sevi, tas ir vienīgais, ko es esmu iemācījusies, un atbildēt tikai tad, kad jautā. Droši vien, ka tie ir tie divi galvenie punkti, jo tās situācijas var būt ļoti dažādas, un mums jau gribās kaut ko pateikt, ja? Un tad mēs iekrītam, un tad mēs dabonam skaidroties. Bet, jā, tā prasme mācīties, pasmieties par sevi laikam ir tā visbūtiskākā. Arī tādā situācijā, ka tev gribās par citiem teikt, tu vari pārformulēt to par sevi. Jā, tas ir tāds treniņu jautājums. Kā vecāki var palīdzēt bērnam, ja viņi redz to, ka to dēlu meitu ir pat daudz apcēluši? Bērniem ir svarīgi zināt, ka vecāki ir klātesoši, ka var uzticēties, ka var stāstīt, ja tās problēmas ir, jo kā tev šķiet, kāpēc cilvēki melo, nestāst patiesību? Tās bailes kaut kādas iekšēji. Jā, jo cilvēkam ir bail. Jā, jo, ja cilvēkam nav bail, viņš izstāsta patiesību. Īsnībā tādu ļoti daudzu negadījumu pamatā ir bailes izstāstīt patiesībai, bailes saukt pēc palīdzības. Jā. Tātad tas ir viens tā drošā vide, uzticībā pamatota vide. Otrs ir izaugsmes domāšana, jo tad, kad ir šādas situācijas, mēs varam palīdzēt bērnam ar izaugsmes domāšanu, piedāvājot to domāšanas veidu, šodien vēl nevaru, bet rīt man tas izdosies. Un ja mēs to iemācam kā tādu kopējo domāšanas veidu, tad tas arī bērnam nostiprina pašapziņu. Un, protams, veidot veselīgu pašapziņu, jo tas, ko es vienmēr saku, arī ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas. Mums ir jāiemācās šādās situācijās reaģēt, un šīs situācijās dzīvē nostūrēt taisnitenī vētrā, noturēties uz tā kuģa tajā vētrā. Es noteikti gribētu, viens ir būt kaut kādas lielas grupas, kaut kādā mēģinājumā, kaut kādā, piemēram, man viena no mīļākajām grupām ir Sudden Lights. Roberts mācās par skaņu inženieri un brīvajā laikā nodarbojas ar mūziku. Es aiziešu iepazīstināt viņu ar Sudden Lights. Čau! Čau, sen neredzēt. Jā, kā tev? Brīnišķīgi. Iesim parunāt? Ejam parunāt. Vīri! Prieks, Kārlis! Edvards. Prieks, nāciet droši. Sveiki! Andrejs, čau! Prieks! Laipni lūgt pie mums mūsu studijā, mūsu templī. Šī ir vieta, kur mēs strādājam. Mēs vēlamies apskatīt, kā strādā, kā var teikt, grupa. Jo ko mēs redzam, ir, kā jūs esat uz lielās skatuves, bet mēs neredzam, kā jūs nokļūstat līdz tādam. Prieku arī pastāstīsim. Jā, jautājums, no kura gala lai sāku. Man liekas, ka pirmais instruments, kas ļoti, ļoti svarīgs bija tieši pēdējā albuma tapšanā, ir šīs klavieres, kas nav parasts klavieres. Tās ir klavieres, kurām skanējums ir ļoti... ļoti maigs. Un, man liekas, tas vispār ir tāds pēdējo laiku atklājums, ka cik ļoti daudz dod tas, ka tie ir dzīvie instrumenti, jo it kā jau mūsdienu tehnoloģija atļauj visu darīt digitāli, ļoti ātri. Tos digitālos instrumentus ir ļoti viegli sakārtot un salikt, lai viss ir ritmiski un pa pareizajām notīm. Bet tajā pašā laikā tam dzīviem instrumentam ir kaut kas maģisks no tā īstuma. Viņam skan tie taustiņi klāt, viņam skan tur kājas pedālis, un tas viss ierakstās iekšā tajā dziesmā. Un, kaut kāda maģija tur notiek no tā. Es dzirdēju, Robert, ka tu spēlē arī instrumentu. Es spēlēju. Un ne tikai vienu. Vesels 5. 5? Jā. Kas ir tie instrumenti, ko spēlē? Bet es Basiņš, domāju, ka mēs ģitāriņš. slēdzam tik augšā. Vai tu gribētu uzspēlēt kaut ko? Mierīgi.
Starp citu, šī instrumenta ir tapušas lielākoties jaunā albuma. Vai lielākoties varbūt nē, bet ļoti daudz 50% albumu idejas. vismaz ir. Jā, droši var paspēlēties ar tembriņiem. Roberts, pamēģini. Varbūt var pamācīt to tieši, lai tev apnīk skumji. Jā, īstenībā ļoti vienkārši viss. Tagad re. Ko tā? Nu, kaut kā tā. Vienšķīgi. Jā. Jā. Man liekas, ka ļoti svarīga lieta, par ko daudz nerunā, ir tas, cik ļoti maz patiesībā grupas darbā ir pati mūzika. Man liekas, ka vairāk mēs sēžam, mēs īstenībā varam arī tagad apsēsties. 80% darba notiek šeit pie mūsu sapulču. Jā, Runājam par lietām, kas ir aktuāls. Dažādi mums te ir datorsalikt un visādi skices un Skatuves idejas. plāni. Skatuves plāni, saraksti, deadline visādi. Ņemot visu no izglītības puses, varbūt kāds no jums ir ņēmis izglītības virzienu un tā taps par mūziķi. Jāatzīst, man liekas, ka te visi no klātesošiem, izņemot mani, ir arī profesionāli mācījušies Latvijas Mūzikas akadēmijā. bet savukārt mēs visi 4 mācījāmies mūzikas skolā, un tas bija tā bija tā vieta, kur mēs satikāmies, tā bija tā vieta, kur grupas tādi pirmie aizmetņi radās. Un, tas vienkārši laikam ir, es nezinu, bez tā jau laikam nevar. Un jautājums, cik ļoti pati mūzikas skola nospēlēja lomu tajā, ka mēs kļuvām par grupas mūziķiem, vairāk kā, respektīvi, tā bija vieta, kur mēs mācījāmies mūziku, bet tajā pašā laikā tā bija vieta, kur mēs satikāmies un kur mēs tusējāmies un kur mēs visu kaut ko citu darījām. Un tas mums ļāva tapt pirmkārt jau draudzībai, un pēc tam tā draudzība pārauga jau kopīgā darbībā. Var satikt foršus cilvēkus un, ja paveicis arī grupas biedrus. Es vispār neko no instrumentiem nezinu. Varbūt man arī kaut ko var iemācīt. Večuk, nāc, mēs tev parādīsim. Šis instruments ir vienkārši tev radīts. Tad tu vari Basa bunga. visu kaut ko te viņam piegrūzīt tempiņu. Kur šeit tu atrodies taktī, ja? Šī ir takts. Šī visa ir viena takts. Katrs ir viens sitiens. Un šī vienkārši var variēt. Jā, Kur pieejams ir vēl šito. arī. Jā, un tad tu vari izvēlēties vienmēr arī citu instrumentu, piemēram, šis te. Kur tu vēlēsi šādu skaņu ielikt? Un šo var spēlēties stundām ilgi var. Kā mainās? Oi! Tas ir. Tāds aparātiņš. Tā jau bija performance. Kā zināms, mūsdienās, tīpaši skolas vidē, ir tāda lieta kā mobbings ļoti izteikta. Ir vairākas, kā teikt, ir tas, kas to dara, kurš noskatās. Bet kā bija jūsu laikā? Vai tas arī bija izteikti? Jā, mūsu laikā, protams, ka tas viss notika. Un tas laikam vispār, diemžēl, bet tā ir kaut kādā ziņā dabiska sastāvdaļa tajā augšanas procesā. Atskatoties arī uz mūsu laikiem, kad mēs bijām mūzikas skolā, droši vien jāsaka, ka ir bijis viss kaut kā, vai ne? Ir sanācis būt gan vienā pusē, gan otrā pusē. Ir tie pāris gadi, kad tas Jaunais cilvēks. cilvēks vēl mācās būt par cilvēku, un tur ir daudz svarīgas lietas, ko iemācīties. Cieņa vienam pret otru. Mūzikas skolā, man liekas, tomēr tā vide ir mazliet draudzīgāka kaut kā. Visiem ir kaut kas vienojošs arī, Jā, kaut kas jau jā. kopīgs un savējiem Mācies. vairāk vai mazāk. Jā, un vispār tā ir vēl viena lieta. Labā spēlēt grupā, ka tev vienkārši ir mugura pēc tam. Ierādās pēkšņi tev 3 džekēs muguras, vai nu? Un ja jau tā mūzikas skola ir tik laba, tad varbūt uz to parasto skolu var pagriezt muguru, ne? Mēs jau arī padalījāmies, ka tomēr tā muzicēšanas daļa ir diezgan tā aizberga redzamā. Jā, tas ir labs salīdzinājums. Skola ir tāda īstās dzīves simulācija. Tajos 12 gados, ko tu tur pavadi, tu mazliet tādā lēnākā veidā ieeji tajā lielajā dzīvē. Un tur jau tā lieta, ka tu jau ne tikai mācies to priekšmetu, ko tu tieši sēdi tajā stundā, bet tu mācies vispār, kā
kā pasauli ir iekārtot. Jā, redz, man liekas, ka tā jau ir, ka mūziķim ir ļoti veselīgi būt daudzpusīgam, būt mobilam, būt fleksiblam, būt apķērīgam, laikam jau Kā tev ar vienkārši, 5 instrumentiem? Jā, un tas ir brīnišķīgs sākums. Labi, izklausās. Rakstam iekšā jau. Ko, jauna grupa, ne? Nu ko, vēl viena skolas nedēļa pavadīta. Ja ne ar izcilību, tad vismaz ar pieredzi, un tas arī skaitās. Ja ir kāds sliktāks brīdis, iemet austiņas ausīs un paklausies kādu mūziku. Atrodi savu skaņas celiņu un tiekamies jau klasē pēc nedēļas.